Kā ir tās play-offs, tas ir citas emocijas, vai ne? Protams, play-offs tas ir pavisam citā pasaulē. Tas ir parastais čemps, tas ir spēles vienkārši. Nevar pateikt, ka vienkārši ir katru spēli jāspēlē, bet play-offs tas ir galvenie. Tas ir tas, ka tu visu gadu spēlē, bet šitais ir galvenais šitais spēles. Tā kā teicāt, ka 99% ka Baigs šodien nespēlē, šodien viņš nespēlē. Rīgā ir lielākas cerības viņu redzēt. Ja, tas ir jautājums pie doktora. Kā viņš mācīs, nezinu, sašpricēt, sateipot. Un pats galvenais jau Edgars tiešām jūtīs, ka viņš var palīdzēt. Jā, tad labprāt. Jā. Ja nē, tad mēģināsim spēlēt bez viņa. Numur 10, Mārcis Gulbis. Numur 14, Romantātējs Ādējs Zavarotis. Numur 16, Edvards Buļvis. Liberos spēlētājs numur 1, Ingārs Ivanovs. Komandas vecākais treneris ir Raimons Vilda. Numur 2, Andris Simošs. Numur 7, Ēnis Mekmanis. Numur 10, Matīs Kartuļīgs. Numur 12, Agris Leikis. Numur 13, Andrejs Gogorovs. Numur 14, Mārcis Jīgensons. Liberos spēlētājs numur 6, Austričs Dāls. Komandas vecākais treneris Jurijs Deveikus.
Jā, šodien bija diezgan laba serijas uzņemšana, tāpēc bija bijuši vieglāk spēlēt nekā mums parasti gāja. Pa malām visu laiku gandrīz bija viens bloks visu laiku, tāpēc arī šodien tas izšķir, es domāju. Un viņam tieši otrādāk, viņam serijas uzņemšana bija bišķiņ sliktāk nekā mums šodien. Ir kas izšķir? Laikam Aukmans un baigi trūkums? Vismaz tā izskatījās no malas skatoties. Logiski, bez pirmiem tempiem grūti cīnīties tādā līmenī volejbolā. Bet pa lielam pirmo seti izgāja ar cīņas sparu, bet otrajā tās jau kaut kur pazuda. Ja mēs otru setu pamanīmies zaudēt ar 8-1 beigas, tad grūti cerēt uz uzvaru. Serviju uzņemšana laikam arī pievīla. Jā, serviju uzņemšana, jo mums bija uzdevums šodien noservēt tā, lai viņu pirmie tempi būtu izslēgti, bet izrādījies pilnīgi savādāk. Es nevaru pateikt, ka viņam tā serve bija tik spēcīga, ka nevaru paņemt pašu kļūdu dēļ. Nevarēja uzņemt, un līdz ar to arī tas atspoguļojas uzbrukumu.